Šajā skaistajā Atēnu dārzā es atrodos Bizantijas muzeja parkā, dārzā, kur mēdzu ierasties tikai pavasaros. Tas ir Atēnu atkal pašā centrā, bet šis dārzs ir unikāls, fantastisks, jo šeit ir ļoti liela rožu kolekcija. Rožu dārzs liels, un šobrīd viņš smaržo. Es nevaru iedomāties vēl labāku smaržu. Un katrai rozei ir cita smarža. Rozes ir kā cilvēki. Rozes ir kā mēs. Visi skaisti, bet katram savs aromāts. Un ir arī tādi, kuriem aromāts ir gandrīz vai nēsošs. Šodien padomāju par mērķi. Par mērķi jautājums man ir nodarbinājis jau ļoti sen. Esmu arī visu kaut ko mācījusies par šo. Bet man liekas interesanta tā lieta, ka ir jāsaprot. Man liekas, ka viens no lielākajiem veiksmes noslēpumiem ir saprast to, ka tikai neatlaidīgie sasniedz mērķi. Jo neatlaidīgāks un stūrgalvīgāks tu esi, jo lielāks tev ir izredzes sasniegt savu mērķi. Pat ja viņš nav īstais. Varbūt ir jāpieiet, man tagad nāk tāda doma prātā, ka varbūt ir mērķu jautājumam jāpieiet vieglāk un jāatļauj sev, ka tev būs vairāki mērķi. Jo, ja tev ir viens lielais mērķis, tad tu ieķeries tajās lamatās, kur tu domā, kurš tad ir tas īstais lielais mērķis. Un vai es varēšu izvēlēties. Un varētu būt tas, un varētu būt tas. Un tad es domāju tā, ka varbūt ir labāk pieņemt, ka šobrīd man būs šis mērķis, pastrādāšu pie tā, sasniegšu, un tad ķeršos pie nākamā. Un pat ja šis mērķis nav īsti tā kā man piemērots, man tā liekas, ka nav piemērots, varbūt nākamais mērķis, tad, kad tu būsi šo sasniedzis, tad nākamais tev jau šķitīs, tu varbūt sapratīs, ka potenciālais nākamais mērķis nav tas, ko tu vēlies. Varbūt to vajadzētu uztvert kā tādu progresējošu ceļu, iesaisties tajā plūsmā, un šobrīd es izvēlos, ka tagad man būs šis mērķis, es uz viņu eju maksimāli 100, un pakāpeniski man domāju arī, kā tas būs, kad tas jau ir izpildīts, un ko es darīšu tad, un mainās tās idejas. Tas ir interesanti. Un tas, ko es gribu teikt, es to novēroju 18 gadu vecumā, kad es biju pabeigusi vidusskolu un iestājos augstskolā. Un paskatik, kad cilvēks nav gatavs, tad viņam arī nekas nesanāk. Jo beigās tas viss noslēdzās ar negantīs gāšanos, ka man palūdza aiziet no universitātes, jo es nebiju laba studente. Es negāju uz nodarbībām un meklēju visādas iespējamas aizbildināšanās, lai nestudētu. Un vienlaikus es skatījos, ka ir tādi cilvēki, kuriem ir pilnīgi vienalga, un viņi vienkārši uzliek. Es negribu teikt rupju vārdu, bet uzliek tādu vienaldzības masku, un viss. Un viņi ir ļoti disciplinēti, un vienkārši iet un sasniedz. Un neielaižās tādās emocionālās šūpolēs, vai man ir grūti, vai man ir garlaicīgi, vai man ir, es nezinu kas. Un vienkārši to izdara. Un pēc tam ir ček. un var doties tālāk. Un tu vari nemocīt sevi ar kaut kādiem pārmetumiem sev. Un tā. Nu, ja es jau pieminēju, ka manī palūdza aiziet no universitātes, es pēc tam iestājos vēl vienreiz, veiksmīgi pabeidzu un iestājos vēl vienreiz. Tā kā pirmais solis bija tāds, acīm redzot, pieredzes iegūšanai, kā ir tad, kad
tu pārstāji būt students un ka ir jāsāk strādāt. Un kā ir tad, kad tu esi pilnībā patstāvīgs cilvēks. Tātad dzīves lielais noslēpums, viens no lielajiem noslēpumiem, bez eksistenciālajām lietām, ir tas, ka ir vienkārši jārok. Jārok. Nu, neviens nenāks tev klāt un neteiks, klausies, tev vajag iet attīstībā, tev vajag painteresēties par tavu psihisko veselību, tev vajag paskatīties tavas ierobežojušās pārliecības, jo bez viņām tev nekas nesanāks. Vajag papētīt, painteresēties pašam, jo slīcēju glābšana ir slīcēju pašu rokās. Tātad mūsu rokās ir viss. Sveicini no fantastiskā Bizantijas muzeja dārza. Es eju ostīt rozes. Čau!